Čau visiem šajā brīnišķīgajā oktobra rītā. Tā kā šodien tāds video no darbs Kūdras purvā. Padarīti vairāki darbiņi, jau tur noblietētas kaudzītes, kas redzēja, tur vācām sezona jau noslēdzās. Tagad palikam, kas pateikt, gatavošanās nākošai sezonai, gabalkūdras griešana ar ekskavātoru. Tagad līdz sasalumiem, tā pateiksim, līdz novembra beigām, jo paveiksies decembrī vēl. Iepriekšējos 2 gadus varēja tikai līdz 20. novembrim laikam griezt kaut kur apmēram plus mīnus. Man bija tā, ka pēc tam uzsalst un nekas nesanāks. Tūlīt parādīšu savu agregātu, un pēc tam palidināsimies apkārt, paskatīsimies tā, kāds izskatās. Tā kā, ja kaut kuram interesanti, skatāmies, ja nav, tad nav. Ko es varu izdarīt? Katram savas intereses. Tā kā aiziet. Reku maz darba zirgs. Reku tāds gabalkūdras kausiņš. Tā, var apart šo gaismu redzētos. Tagad viņš ir nolaistā stāvoklī. Tā, un kā izskatās tā gabalkūdra. Reku piegriezta jau. Tādi tie kucīši mums. Viņa daudz tamā pusītē jau arī piegriezti. Tur viņi parādīšu jums to procesiņu, kā tas procesiņš notiek. Tāda darba diena Kūdras purvā oktobrī. Skatāmies.
diena pagāja, jau satumsa, tāds darbiņš. Turpmākie video sakarā ar purvu es pat nezinu, būs kaut kas vai nebūs. Nu, ja kaut kas interesants būs, tad kaut ko nofilmēšu, bet tagad tuvākajā laikā sanāk tā, ka es te pusotras mēnesis, nu, ņemot tas, ka līdz sasalumiem laikam tā kaut kur tā visu laiku griezīšu to kūdru, nu, nav interesanti visu laiku filmēt vienu un to pašu. Ja kaut kas interesants būs, nofilmēšu. Tā turpmāk būs kaut kādi video tur no mājas darbiem, jā, tur dzīve lauku viensētā, tur man ir tur sadaļa tāda. Tas ir viens, tur kaut ko par kvadru, attiec sniegs, tīrīsim sniegu ar kvadru un vēl kaut kas tur tāds. Tā kā ar šito noslēdzu šito video un arī darba dienu. Tā kā visiem paldies par uzmanību. Īkšķīti augšā, parakstaties. Paldies, ka skatījāties līdz galam. Visu labu, čau, atā!